Sveiki visiem! Šodien 20. janvāris, pulkstens 10 no rīta. Pirms 3 stundām izbraucu, -9 ārā, saulīte spīd, 3 kilometri līdz Hartford pilsētai palikuši, kas ir Konektikutas galvaspilsēta. Šodien paredzēts nobraukt kādas 650 līdz 680 jūdzēm, kaut kad 1100 kilometrus. Skatīsimies, kā izdosies, kāda būs satiksme. Pagaidām izskatās daudzsološa. Cerams, ka nebūs nekādas ķibeles. Vakardien paveicās, vietu atradu, veiksmīgi apstājos, jo no rīta konstatēju, ka nākamie parkingi bija pilni un smagās mašīnas jau stāvēja tur, kur vieglām mašīnām paredzētās vietas ir. Apbraucu veiksmīgi Bostonas apveceļu, bez liekām aizķeršanām. Pie Bostonas bija -11 grādi. Kā šogad tāda ziema tīri neko te šajā galā. Mēģināšu izskriet cauri Ņujorkas apveceļam, nebraukšu pa kalniem. Ja divatā braucam, mēs parasti braucam pa kalniem, lai vieglāk pāriniekam gulēt, jo ceļš labāks, bet viens pats braukšu pa apveceļu Ņujorkas. Tur sūdīgāks ceļš ir, bet īsāks. Ātrāk aizbraukšu līdz izkraušanās vietai. Iekonomēšu kādu pusstundu. Pēc prognozēm nekas priekšā arī negaida. Ne lietus, ne sniegs, ne sasalstošs lietus. Vēja brāzes var nebūs nekādas. Tā kā viss kā vajag, lai brauktu mierīgi. Priekšā var redzēt Hartfordas centru jau kā Amerikā sauc Downtown. Nezinu, kāpēc viņam tāds nosaukums ir. Pilsētas centru neatradīsiet kā tādu. Visi runā tik Downtown. Hartfordas iedzīvotāju skaits ir kaut kāds 130 000. Priekš tādu iedzīvotāju daudzumu tā pilsēta ir diezgan apbūvēta ar augstceltnēm. Pat netipiski daudz augstceltnes, pat neticās, ka ir tikai 130 000 iedzīvotāju skaits. Bet māte Wikipēdija tā raksta. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight.
down to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Saistībā ar imigrāciju videos taisīšu vēlāk, kā var atrast darbu, kādās adresēs ir jāmeklē. To es visu paskaidrošu, bet tas būs citā video pavisam. Ko es aizmirsu piebilst pašā pirmajā video par dokumentiem, kādus vajag priekš imigrācijas, ir vajadzīga arī dzimšanas apliecība un arī jāiztulko angļu valodā. Vienalga, jebkurā aģentūrā tulkošanas, no tās aģentūras vajag dabūt tikai zīmogu un viss. Bez notāra apstiprinājuma. Lai varētu iekonomēt naudas, lai nevajadzētu notāram vēl maksāt. Ir iespēja uz Kanādu atbraukt kā turistam un strādāt uz smagās mašīnas. Bet tas ir jādara Ontārio provincē. Jau ir 6 mēnešu laiks, lai dabūtu smagās mašīnas tiesības Ontārio. Jo latvieši var tikai iebraukt Kanādā 6 mēnešus. Pēc 6 mēnešiem tev ir jāpamet valsts. Un šo 6 mēnešu laikā tev ir jānokārto tiesības. Gan uz vieglās mašīnas, gan uz smagās mašīnas. Vienalga, vai tev ir Eiropā smagās mašīnas tiesības, tik un tā šeit būs tev jākārto no jauna viss. Kad esi nokārtojis smagās mašīnas tiesības, tu brauc uz Atlantijas provincēm, tur meklē darba devēju. Ja atrodi darba devēju, tālāk tu kārto papīrus priekš darba vīzas. Nu, ne tu kārto, bet darba devējs kārto. Tu šajā brīdī izbrauc no valsts ārā un gaidi, ka tavu darba devējs dod zaļo gaismu, kad visi papīri ir nokārtoti. Tad tu brauc iekšā atkal valstī un uz robežu tev izsniedz darba vīza. Tāds ir tas puslegāls variants, kā var tikt. Bet, kad brauksi pirmo reizi iekšā Kanādā, nekādā gadījumā tu nedrīksti robežsargam teikt, ka kaut ko tādu mēģināsi darīt. Tev nemaz neielaidīs valstī. Vienkārši pasaki, kā turists atbrauc paskatīties valsti. Un viss. Bet tas prieks nav lēts, jo tiesības maksā līdz 10 000 Kanādas dolāriem. Pusgadu dzīvot Ontārio provincē, tas arī nebūs lēts pasākums. Jo īres maksa būs, ja tas ir kaut kur ap Toronto, 200 km no Toronto, plus mīnus $2000 mēnesī. Pašlaik braucu pa Ņujorkas štatu, pa 287. intersteitu. Tas ir Ņujorkas apveceļš. Laiciņš normāls. -3, satiksme arī kaut cik normāla. Tūlīt braukšu pāri tiltam, kurš ir nosaukts bijušā Ņujorkas štata gubernatora vārdā, Mario Cuomo. Tilts skaisti uzbūvēts. Tas ir Vanču tilts, 5 km garš, 56 metri plats, 42 metri augsts, no ūdens līmeņa līdz brauktuvai. Bet Vanču balsta augstums ir 130 metri. Tas ir viens no platākajiem Vanču tiltiem pasaulē. Sāka būvēt 2013. gadā, pirmo kārtu pabeidzas 17. gadā, pilnībā pabeidza 18. gadā. Izmaksāja 4 miljardi amerikāņu dolāru. Tilts iet pāri Hudzonas upei. Tālumā jau var redzēt arī balstus Vanču. Tiltu uzbūvēja, lai atvieglotu Džordža Vašingtona tiltu Ņujorkā un novirzītu satiksmi caur šo tiltu. Šis ir Maksas tilts,
gan viegliem, gan smagām mašīnām. Vieglām mašīnām izmaksā kaut kādi $7. Smagajām man nav nejausmas, cik izmaksā pārbraukt pār šo tiltu.